Oficiāli visiem labdien! Man sauc jau labu laiku par Valdu Vītoliņu, un es strādāju tādā firmā, kas saucās SIA Audo, un SIA Audo nodarbojās ar atvērtā pirmkodu tehnoloģijām jau kādus 3 gadus, un mana prezentācijas tēma būs tāda, centīšos atbildēt uz jautājumu, kāpēc mums lietot Ubuntu. Parasti pirms jums sākas kaut kādas oficiālas sadarbība, ir kaut kādas juridiskās atrunas, un manas juridiskās atrunas ir tādas, ka es itin bieži piesaukšu vārdu Linux, un mēs visi labi zinām, ka oficiāli tas jāsauc par GNU slīpstrīpu Linux, jo tā sistēma sastāv no 2 nopietnām daļām. Vienu daļu taisīs Linux Torvalds, tas ir operētāja sistēmas kodols, un otru daļu pirms tam jau taisījis Ričards Stalmans. Viņš mēģināja to visu uzbūvēt tādā GNU sistēmā, kas viņam īsti labi nesanāca. Un tagad tas apvienojums sanāca tāds, ka Linux skan daudz labāk nekā GNU, un mēs saucam to par Linux. Ričards Stalmans ar savu GNU, kas nav Unix, kas nav GNU, kas nav Unix, GNU nav Unix rekursīvo abreviatūru, nav mums iemārketējis šo nosaukumu pietiekami labi, lai mēs viņu lietotu. Tātad Ričardam Stalmanam mēs vajadzīgo godu esam izrādījuši un varam iet tālāk. Otra lieta, ar ko man jāsāk ar atvainošanos, jo es biju nepatīkami pārsteigts, kad internetā kāds par mani izteicās par to, ka es esmu pret Microsoft. Es neesmu pret Microsoft. Es esmu pret starptautiskām korporācijām, kas izmanto negodīgu monopolu stāvokli, piemēram, vienalga vai tas British Petroleum, vai Goldman Sachs, vai Google, vai Microsoft. Bet man nav pret šo kompāniju nekas īpašs, kā pret attiecīgu tehnoloģiju. Patiesībā taisn otrādi, man ir bijis ļoti ilgstošs periods, kad es esmu bijis Microsoft fans. Vidusskolā, protams, mēs strādājam ar tādām datoriem, kas saucās Beka, un uz viņas varēja iebūvētu Basicu palaist, bet varēja arī piestartēt kaut kādu man nezināmu sistēmu, bet reāli saprast, kad ir tāda lieta kā operētāja sistēma, es sāku ap gadiem 90. kad izmantojām Microsoft DOS. Eksperimentējām, protams, tad TRDOS, kas uz ZX Spectrum tās Sinclair klona strādāja. Bija arī tās CPM vai CPM, angliski runājot, un bija tāda solīda lietojuma programma WordPerfect. Un tālāk mums Fizmatu kopmītnēs bija tāds kabinets, kas saucās Bekadroms. Ļauj 3 minēt, no kurienes tas Beka ir parādījies, jo no sākuma tur tik tiešām tajā dromā bija Bekas. Vēlāk parādījās citi datori, un mēs eksperimentējām visādām lietām. Pamēģinājām Linux. Tajā laikā bija tāds, man liekas, ka tas bija vai SLE, vai Slackvāre. Un neko ar viņu īpaši prātīgi nepratām izdarīt. Ar milzīgām tur pūlēm varējām X-logus palaist, un ar to arī lietas beidzās. Latviešu burtis tur dabūt nevarēja. Pamēģinājām arī OS2. Tur bija līdzīgi. Reiķiniet, tas bija pirms interneta. Un bija tikai mutvārdu daļrada. Un, piemēram, mūsdienās katrs muļķis prot OS2 dabūt latviešu burtus ierakst internetā vajadzīgo problēmu, ceļš angļu valodā un atrod. Tajā laikā tas nebija tik vienkārši. Vajadzēja visu izdomāt pašiem. Tajā laikā mana mīlestība bija uz Windows 3.1. Tas bija vislietojamākais tajā laikā. Ar attiecīgi tur Word 2.0 parādījās. What you see is what you get. Grafiskais redaktors daudzkārt labāks par kaut kādu WordPerfect. Elektroniskā tabula vēl vien bija DOS režīmā, tā ar Quattro Pro, un tā kā parādījās internets, tad, piemēram, bija Netscape. Visi atcerās tādu lietu. Mēģinājām arī tur ar Apache, bet, tur nekas nesanāca. Tas, kas spēlēks, tie ir tādi neveiksmīgi mēģinājumi. Tad nākamā mīlestība bija tāda Windows 95. Bija arī Windows NT 3.5, bet, viņš bija diezgan tāds pārāk robusts un nesaprotams. 95. Windows bija labi. Attiecīgi 6. Words un 2. Excels un Internet Exploreris bija de facto standarts. Atcerieties, bija tāds labais tonis rakstīt šo vietni vislabāk redzēt ar Internet Explorer. Tagad raksta otrādi. Jūs vēl vien izmantojat Internet Explorer? Bet tad bija tāds periods, kad es aktīvi nodarbojos Microsoft tehnoloģiju ieviešanu. Tie, kas ir jaunāki, to domā, es esmu pret Microsoft. Vienkārši man Microsoft ir noiets etaps. Jo ap 2000. gadu es biju viens no 3 cilvēkiem projektā, kas ievies Microsoft tehnoloģiju tādā kompānijā, kas tagad saucās Exigen. Pirms tam viņa bija akciju sabiedrība Dati, kur dati atšifrējās datu apstrādes tehnoloģiju integrētāji. Tas ir mans nopelns.
Un tur bija tādas tehnoloģijas kā Exchange serveris, Microsoft SharePoint portāla serveris, kur pirms tam koda nosaukums bija Tahoe. Tad es pārgāju uz Exigenu, kas jau tajā laikā pirms tam bija SVH tehnoloģijas, tad es tādu Lotus Notes strādāju, tā ir īpatnēja sistēma. Es viņu izmantoju, bet īpaši mīlestību pret to neizjutu. Tad pamazām pārgāju uz Windows XP, pamēģināju. Tad, kad Mandreika kļuva par Mandrivu, kā darba stacija pirmo reizi, un tad, protams, pamazām pārgāju uz atvērtām tehnoloģijām, uz OpenOffice, Firefox. Tagad es jau labu laiku esmu Ubuntu lietotājs gan uz darba stacijas, gan uz servera. Pamatā izmantoju LibreOffice un Evolution e-pastam, Firefox kā pārlūku programmu, kā serverus. Es izmantoju Linux, protams. No SharePoint es esmu pārgājis uz Wiki sistēmām, no e-pasta sistēmām esmu pārgājis uz Postfix ar kaut kādu tur Squirrel Mail vai tur Roundkube. Tātad laiki mainās, un es esmu mainījies līdz ar tiem. Varat salīdzināt, 2001. gadā es uzstājos starptautiskā zinātnisku tehnoloģiskā konferencē Viļņā. 2001. gadā, kur es stāstīju par mūsu pieredzi Microsoft tehnoloģiju ieviešanu datos un valsts ieņēmuma dienestā ar nosaukumu Workflow and Document Management Solution. Tur gāja runa par Exchange serveru un SharePoint portāla serveri. Tikai pēc 10 gadiem, 2011. gadā, Vītoliņa kungs uzstājās ar šādu prezentāciju. Pieredze un rekomendācijas atvērtā pirmkoda programmu un atvērtā satura materiālu izstādē. Pa šiem 10 gadiem šis tas ir mainījies, piekrītat, un vērtē tikai tos pēdējos pāris gadus, kāds var teikt, Vītoliņš ir ņirga vai nīgrs, vai kā viņam ir kaut kas pret. Man nav nekas pret, vienkārši tehnoloģijās pastāv tāda lieta kā seriālā monogāmija. Mēs parasti vienmēr esam tikai ar vienu tajā pārī, bet mums nekas neliec to tur savu otru pusi ik pa laikam mainīt, tā kā pienāk īstais brīdis. Tagad tāds brīdis pienācis, kad sirds ir atdota Linux. Ja mēs paskatāmies, kas notiek šodien ar Linux, tad, protams, mēs varam skatīties netmarketa šāri un StatCounter rāda to, ka Linux visu laiku tur ir 0,0%, tur varbūt 1% vairāk, 1% mazāk. Es šīm kompānijām īpaši neticu, jo viņas pamatā skatās uz korporatīvo klientu pasauli. Es apmēram tā kā es paņemu peļķē iesmeļu glāzi ūdens, skatos, pēc manām domām vaļa okeānā nedzīvo. Es esmu regulāri savā peļķē pasmeļu krūzi ūdens, un es tur vaļus neieraugu. Tāpat arī šās statistikas kompānijas, viņas pasmeļ savā krūzītē to ūdeni un skatās, Linux tur nav. Bet, ja jūs paņemat tādu lielu trauku, un, piemēram, liels trauks ir Wikipēdijas apmeklējums. Wikipēdija pirmais piecinieks, pirmais desmitnieks pēc apmeklējuma. Tad viņi rāda arī it kā nepārāk iepriecinošu ainu, ka tas Linux ir kaut kur pāpakš. Tur, redziet, tur zem 10%. Bet, ja mēs atņemam nost Windows datorus, paskatāmies, kāda dinamika, tad dinamika ir tāda, ka gada laikā Linux ir pieaudzis no 2,5% līdz 5,kādiem%. Vai jūs zināt, kas notiek, ja nepārtraukti kaut kas vairojās visu laiku pa 2? Tad, piemēram, baktērijas vairojās visu laiku 2 pēc 40 paudzēm, viņas ir apņēmuši visu zemeslodi. Un ja mēs skatāmies nevis vienkārši pārlūku programmu statistiku, bet, piemēram, mobilos telefonus, tad mēs to labi redzam. Piemēram, viens no Linux variantiem ir Androids, kā viņš dažu gadu laikā no nepilniem 5% ir kļūst par vadošo operētāju sistēmu mobilos telefonos. Paskatāmies vēl šaurākā sektorā, superdatoros, maksimālas skaļošanas jaudas, mēs tipiski redzam šo te līkni, kur attīstība ir eksponenciāla, kur varētu apēst visu pasauli. Bet tad, protams, pietrūkst vietas, kur augt. Jo, pasauli tikai ierobežota. Un tad tā pārija paliek arvien lēzanāka un izveidojuši tādu tipisku S-veidu līkni. No sākuma it kā neviens neko nemana, tad ir milzīgs pieaugums. Un tā, kad pasauli ir pārņemta, tad, protams, paliek kaut kādi putekļaini nostūri, kur atklājās, ka kaut kāds vecs Unix tomēr ir izdevīgāks nekā Linux. Ko es gribu teikt, kad šajās 3 bildēs jūs redzat to, kas jau ir noticis. Superdatoros Linux ir uzvarējis. Mēs tagad esam taisni pa vidu ar mobiliem telefoniem, un mēs sākam novērot šīs līknes straujo pieaugumu arī visās citās dzīves jomās. Tā kā pasaules iekarošana daļā jau ir beigusies un daļā sākas. Jautājums, kāpēc Linux sapēta pasauli?
Pirmkārt, tāpēc, ka viņā ir Unix sistēma dizains ielikts. Var daudz un dikti runāt par to, ka Unix sistēmā, ka viss ir fails, par to, kādā veidā strādāt labāk viena maza programma, kas dara savu darbu labi, nevis super integrēta programma, kas neko īpaši labi nedara, visu ko citu, bet pavisam kopā tas noved pie tā, ka pirmkārt šādas sistēmas ir daudz labāk pielāgojamas, daudz robustākas, drošākas un uzticamākas. Un Linux, atšķirībā no citām Unix veidīgām sistēmām, ir labāks ar to, ka tā ir atvērtā pinkoda sistēma. Un bijušais Microsoft darbinieks Keits Kartis, kas ir arī grāmatas After the Software Wars autors, salīdzina tā, ka slēgtā un atvērtā koda programmatūras izstrāde ir kā alķīmija salīdzinot ar ķīmiju. Kamēr pastāvēja alķīmija un zināšanas slēpa un ar viņām nedalījās, vairākus 100 gadu praktiski nekas jauns nenotika, jo labākā gadījumā nodeva vecāki saviem bērniem tās zināšanas, bet ja bērns izdomāja kļūt nevis par alķīmiķi, bet par juristu, tās zināšanas aizgāja nebūtībā. Tajā brīdī, kad alķīmija pārvērtās par zinātni, kur konkurenti var izskatīt tavus rezultātus atkārtot, notika tehnoloģijas sprādziens. Ķīmija kļuva par vadošo zinātni. Un ir tāda firma Gartner, kas, piemēram, taisa tādu dažādu tehnoloģiju aptauju, viņi zīmē tā saucamo maģisko kvadrantu. Viņiem tur ir nedaudz citas asis, bet man ir tāds maģiskais kvadrants, kur ir pa vienu asi operētāja sistēma drošība, ātrdarbība, uzticamība, pa otru asi atvērtība un sadarbība. Tad viena no pirmajām sistēmām, protams, bija Unix, kas no sākuma bija tas Berkeley Software Distribution, kurš mūsdienās ir pēc daudzām pārveidojumiem kļuvis par FreeBSD. Tad tur 91. gadā parādījās tāda Linux sistēma, kas ir daudz atvērtāka. Tur, protams, var daži teikt, ka viņa nedaudz ierobežo. Viņa saka, ka ja kaut kodu pārveido, tad viņš ir jāliek klāt piesošā, bet ir izrādījies, ka tas ir bijis daudz labāks variants nekā brīvāk, dariet ar to kodu, ko gribat, jo Linux tagad ir daudz izplatītāks nekā BSD, lai gan viņš sāka attīstīties vēlāk. Nu, ja mēs skatāmies uz visiem Windows variantiem, viņiem pilnīgi noteikti ir tas kvadrants, kur atvērtība diezgan vāja un drošība ir ar dievas pusēm. Un tad uz BSD bāzes Apple uztaisīja Macos 6, kurš, protams, ir Unix veidīga sistēma. Līdz ar to ar drošību tur viss ir diezgan labā kārtībā, bet nav kārtībā ar šo atvērtību un sadarbību. Un, piemēram, Microsoft mums nepārtraukti stāsta par to, ka Windows paliek vien labāks. Viņš pamazām kļūst par Macintosh. Viņš pamazām kļūst drošāks un patīkamāks, bet Microsoft mums neko nesaka, kādā veidā viņi uzlabos to, ka tā kļūtu, piemēram, par atvērtā pinkoda sistēmu. Jo šīm divām sistēmām ir viena milzīga problēma. Mums ir jātic ražotājam, ka tā sistēma dara to, ko viņa apgalvo, ka dara. Ka tur nav ziņošana tur lielajam brālim, ka tur nav mūsu datu nozagšana, visādas tādas problēmas. Kamēr Apple bija Steve's Jobs, varēja uzskatīt, ka viņa sirdsapziņa un ietekme pietiekami liela, lai tur nekādas riebeklības nenotiktu. Bet kopš Microsoftu no Billa Gatesa pārņēma Steves Ballmers, kas ir vienkārši biznesa administrators. Tur tehnoloģija izvēle ļoti vienkārši. Vai ar to var nopelnīt naudu vai nevar. Un ja priekš tam jāizlauž rokas un jāiebāž ģīmes ūdens spainī, tad kāpēc ne? Tas ir tikai bizness. Un, lai mums tas kvadrants būtu pilns, varētu pieskaitīt arī šādu sistēmu, kas saucās FreeDOS. Ļoti atvērta, absolūti nedrošs. Jautājums, priekš kam mums vajag absolūti nedrošas sistēmas? Tad jūs neesat BIOS atjaunojuši savam datoram. Šādas te nedrošas sistēmas jums ļauj pilnīgā kontrolē pārņemt aparatūru. Un ja aparatūrā vajag pārrakstīt šo atmiņu, šī sistēma mums to ļauj izdarīt. Microsoft DOS mēs esam aizmirsuši. Bet tā kā FreeDOS ir atvērtā pirmkoda sistēma, viņu vēl vien izmanto, lai pārrakstītu BIOS datoram, lai uztaisītu pats savu skaņu sintezatoru, pats savu kaut kādu kontrolieri, tur durvju atvēršanai un aizvēršanai, šādu nedrošu sistēmu DOS, kas nav absolūti slepena un droša, bet ļauj ar iekārtu darīt visu, ko grib, ir ļoti ērta. Tā kā šajā kvadrantā visās gabalos mums ir kaut kāda vieta. Un tajā brīdī, kad notiek sacensība un mērīšanās, tad ļoti bieži slēgtā koda kompānijas apgalvo to, ka nav neviena 100% droša sistēmas un līdz to nav nekāda atšķirība. Un tiklīdz kaut kāds parādās skandāls par BSD sistēmu vai par Linux, tur uzreiz rāda pirkstījā, ko jūs lamājaties par Windows vai ne. Tur arī ir problēmas, bet ir kvalitatīva, principiāla, radikāla atšķirība.
vai tajā brīdī, ka kādā sistēmā atrod drošības caurumu, pirms šis drošības caurums ir aizlāpījis pa priekšu kāds rada vīrusu, kas var izplatīties tā kā ugunsgrēks pērnajā kūlā. Vai arī tad, kad šis drošības caurums ir atklāts, pa priekšu šo caurumu aizlāpa. Un ja viņa aizlāpa ātrāk nekā kāds spēja radīt darboties spējīgu vīrusu, tad tas viss pārējais ir teorētiska spriedalēšana kā apaļš zirgs vakumā. Jā, ja ir apaļš zirgs vakumā, tad principā arī BSD sistēma un Linux var saslimt ar vīrusiem, tāpēc, ka nav 100% droša sistēma. Es piekrītu, bet viņas neslimo praktiski dabā, tāpēc, ka, ja ir kaut kāds skandāls un atrod kaut kādu drošības caurumu, viņu aizlāpa dažu dienu laikā. Piemēram, ir divas slēgtā koda sistēmas. Windows miljoniem datoru slimo ar vīrusiem, Macintosh ir tikai 100 000. Tad ir atšķirība par 3 desmitnieku kārtām. Un savukārt, ja vēl piedevām, ir Unix sistēmas dizains un atvērtais pirmkods, teorētiski es esmu lasījis, kad ir kaut kādi laboratorijas apstākļos turēti tur tā kā siltumnīcā vīrusi, kas spēja kaut ko ļaunu izdarīt ar Linux. Bet praktiski viņi neizplatās, jo nav pietiekami daudz datorus, kuriem neliek atjaunojumus. Protams, ja jums ir 100 gadu vecs redkats, kaut kāds redkats tur 5.2, tad viņi noteikti var uzlaust un saslimināt vīrusu, bet cik daudz mums ir tāda redkata apkārt? Viena lieta tā ir drošība, bet otra lieta ir tas, ko mēs neesam pamanījuši, ko mums jau rādīja, patiesībā tā ir arī ērtāka sistēma. Un vienkārši mēs pārāk ilgi ejam tajā vadošā mārketinga pamatā, mums liekas, ka mēs kaut ko zaudējam, ka mums kaut ko atņem, ka pārējiem uz Linux. Patiesībā mēs iegūstam. Pirmkārt, mēs uzinstalējam kaut kādu Linux, un mums tā dators ir gatavs darbam. Viņā ir biroja programmatūra, viņā ir normāls tīmekļa pārlūks, viņā ir e-pasta klients, jūs gribat e-pastu saglabāt pie sevis, piemēram, Microsoft Windows, Outlook Express, sākot Windows Vista pazuda. Viņi neizturēja konkurences cīņu ar to atvērto pirmkodu, piemēram, ar Evolution vai Thunderbird. Viņi var palaist visdažādākos veidos, kā jums te jau rādīja. Principā ir tā, ja uz tā datora procesors, atmiņa un pat varbūt kaut kāds displejs, tad visticamāk uz viņa var iekurburēt Linux. Jautājums tikai, cik pašam tas piņķerīgi ir jādara. Un, protams, milzīgs drošības avots ir tas, ka Linux sistēmām ir vienotā programmatūras krātuve. Jo tā, ka jūs uzliekat Windows, tad jums ir pilnīgi ierasts apmeklēt tentās tīmekļa vietnes, lai savākt visu pārējo, kas Windowsā nav. Jāiet uz Adobe mājaslapu, tur Adobe Readers un Flash Players jāuzliek, jāiet uz Mozillas mājaslapu, savākt Firefoxu, jāiet uz Canon, uz HP, uz IBM mājaslapām, lai savākt kaut kādus papildu printeru un iekārtu driverus. Cilvēki ir pieraduši, un līdz ar to viņi tādā veidā savāc arī drāzu. Viņi zina, ka jāuzliek vīrusu ķērājs, un nevajag taču naudu par to maksāt, jāņem bezmaksas vīrusu ķērājs. Un izrādās, ka ir liela daļa bezmaksas vīrusu ķērāju, kas patiesībā trojas zirgi. Un, protams, arī ērta saskarne. Mums jau Pēteris lielāko tiesu rādīja, ir arī citas lietas, ir vairākas darba virsmas, var uztaisīt, ka kāds loks vienmēr ir redzams, ka viņš nekad nepalien apakšā citiem logiem, kas man patīk, piemēram, mūzikas playerim uzlikt. Tā kā ir tādas daudzas citas lietas. Un vēl, Windowsā vēl vien ir ārprātīgi tievi burti, kuriem ir vairāk par 1,5 dioptriju redzēja, nepareiza. Man, piemēram. Tā kā es skatos uz Windows burtiņiem, man ar ošņāšanu viņi ir jāošņā, jo Windows stils ir saglabājies no tiem laikiem, kad bija lielās elektronu caurules, kad burts ar vienu punktu bija diezgan liels un resns, jo punkts bija liels un resns. Lai arī tās fiziskie caurumi elektronu caurulēm bija mazi, patiesībā tas loģiskais punkts aizņēma vairākus elektronu caurules fiziskos punktiņus. Un bija tīri normāli, mums bija kā viena punkta burts, kurš bija diezgan resns un lasāms. Windowsā tas ir saglabājies vēl vienu, tagad es paskatos šķidro kristālu displeju, cik drausmīgi tie izskatās tie burti. Viņus var izstiet lielākus, bet te viņi tā kā makaroni, tie līkumi paliek lielāki, bet viņš tik un tā ir diedziņa tievumā. Un tāpat nevar normāli izlasīt. Linuxam tāda lieta nepastāv. Nu, protams, latviešu valoda. Daudzi saka tur tā, ka mums latviešu valoda, angļu valoda daudz labāk. Tādi vāuļotāji bija pirms 100 gadiem. Viņi teica, latviešu valodā par ķīmiju runāt nevar, var runāt tikai vācu valodā. Nu, un kur tie palikuši, tie, kas pirms 100 gadiem izmiruši? Mēs ļoti labi skolā mācāmies ķīmiju un fiziku latviešu valodā, nejūtam nekādas ērtības. Kāpēc mēs nevaram ar datoriem latviešu valodā sazināties? Un vēl viena lieta, ja es zinu tikai vienu angļu valodu, tad es neesmu īpaši izglītots, es esmu tāds standarta amerikānis.
Ja dators ar mani prot runā tikai vienā angļu valodā, tad viņš tās diezgan neizglītots dators, viņš arī tāds standarta amerikānis. Un tas arī viss mans komentārs. Un kāpēc Linux ar to atvērto pirmkodu iet uz priekšu? Linux izstrādē šobrīd piedalās vairāk nekā 1000 izstrādātāji. Neiet runa par kompānijas reģistrēto darbinieku skaitu, kur ir arī apkopēji, kur ir arī marketinga menedžeri un tā tālāk. Iet runa par reāli izstrādātāju, kas raksta kodu. Un pēdējā statistika ir tāda, ka katras 10 minūtes Linux kodolā kaut kas tiek mainīts vidēji no dažiem desmitiem līdz dažiem simtiem rindu. Un lielākā daļa no šīm izmaiņām ir iekārtu ziņa. Līdz ar to Linux no kastes ir vislabāk atbalstītā operētāja sistēma. Piemēram, tagad ar jaunāko Ubuntu versiju arī Broadcom tāda ļoti neatvērta kompānija pieslējās Linuxam. Principā ir pat tā, ka pilnīgi garantēti iet Linux pa vadiem, iet arī lielākoties 99% gadījumu tagad bezvadīgas Linuxā. Pilnīgi iet visas USB pieslēdzamās iekārtas. Protams, varbūt Linux, ja tā iekārta sevi labi neapraksta, viņi to uzskata, ka tas vienkārši USB disks, nevis jūsu super-duper video kamera. Bet atšķirībā no Windows strādā. Jūs varat failus apmainīt, tajā skaitā Bluetooth vai FireWire, kas ir bišķiņ sliktāk atstrādāti standarti. Un Linuxā jums nav kastes pieejami 6 dažādi latviešu tastatūras izklājumi. Windowsā, kā jūs labi zināt, tā kā jūs uzliekat, tas viens no 0 darbiem, jo pirmais bija sameklēt tur LibreOffice un Firefox, ir sameklēt tādu tastatūras driveru, kādu mēs patiešām rakstam, nevis kādu mums Microsoft piedāvā. Protams, biroja programmatūra daudzi vēl vien uzskata dēļ mārketinga, ka LibreOffice tas ir tāds vājāks brālis Microsoft Office'am. Un daudzi saka, ka viņš ir draņķis un tā tālāk, bet tā neiešana lielākoties ir tāda, ka dēļ mūsu vēsturiskā mantojuma mēs lielākoties LibreOffice saglabājam Microsoft Docs vai DOCX formātā. Līdz to de facto standarts privātās firmās ir Microsoft Wordā vai Excel'a vai kādi dokumenti, tikai viņa saturs tiek veidots nevis ar Microsoft programmatūru, bet ar OpenOffice vai LibreOffice. Un tad, protams, daži bļauj tur kaut kas neiet. Bet, ja mēs atmetam šo problēmu, ka patiesībā mēs izmantojam šo iespēju, ka tā programmatūra mums ļauj saglabāt datus pavisam citā standartā, nekā viņi ir paredzēti, un tas tīri labi strādā, tad internetā ir vairākas aptaujas, kur LibreOffice tiek atzīts par labāku programmatūru nekā Microsoft Office. Un otra lieta, LibreOffice strādā uz visām operētāju sistēmām. Līdz to LibreOffice jūs varat palaist arī uz savu kurpju tīrāmā, jau ziņiet Linux. Ar Microsoft Office ir diezgan lielas problēmas, kā liels sasniegums tiek rādīts tas, ka tagad viņš iet arī uz Macintosha, bet Macintosh ir tikai viens no Unix veidīgām no Linux sistēmām. Jā, un vēl viena lieta ir tas, ka mums Microsoft, izmantojot slēgtu standartus, spiež pāriet uz jaunu versiju, jo agri vai vēl jums, ja jūs izmantojat slēgtā koda programmatūras slēgtu standartus, jums atsūta kaut kādu Word dokumentu, kur jūsu Words nespēja atvērt, tāpēc, ka tagad ir jauna Word formāta versija. Kāpēc es runāju par LibreOffice? Tāpēc, kad OpenOffice tagad ir Oracle kontrole, tagad viņš patiesībā nodots apačē fondam, kuru IBM studē un tā tālāk, bet ja jums ir pieejams pirmkods, tad jums nav nekāda problēma. Jums nepatīk tas izstrādājas, piemēram, Oracle kopā ar IBM. Kopiena uzstājas savu variantu, tāpēc tagad ir LibreOffice. Un pat ja kaut kas tāds notiek, ka mums vairs Open Document Foundation nepatīk, ļoti iespējams, ka izveidosies cits fonds, kas strādās labāk. Mēs jau esam nomainījuši tehnoloģijas neskaitāmas reizes, lai arī Microsoft cenšas iemarketēt, ka es 10 gadus esmu izmantojis tikai Windows un Microsoft Office. Tā nav. Versijas ir mainījušās un viņas ir diezgan dažādas bijušas. Mēs nomainīsim atkal. Birkas ir nomainīt ļoti vienkārši. Tas tā kā jums nomainās direktors kompānijā, izņem iepriekšējo birku ārā, pie durvīm ieliek nākamo. Pateikt, ka tagad tā būtība un sūtība biroja programmatūras posteni ieņem LibreOffice, pirms tam bija OpenOffice. Tas taču ļoti vienkārši. Tas ir pat ļoti labi, jo iemācās nevis tādā ļoti šaurā tuneļa redzējumā, kā zina tikai vienu vārdu. Tā kā senos laikos teicām partija, domājām Ļeņins, teicām Ļeņins, domājām partija. Tāpat sakam Words, domājām biroja programmatūra. Mēs zinām, ka ir tāds jēdziens biroja programmatūra, kurš ir kā direktora postenis, un viņu ieņem dažādi direktori. Bija Microsoft Office, tad bija OpenOffice, un tagad ir LibreOffice. Ļoti vienkārši. Tad vēl par vērtībām runājot, tas ir Linux izgudrojums. Apple App Store parādījās tikai pēc tam, ka tas jau sen bija Debianā, ka tas jau sen bija Red Hatā, Linuxā. Un arī Ubuntu ir tas, kad ir
programmatūras ražotāji piegādāts internetā publiski brīvi anonīmi bez maksas pieejams programmu krātuve. Un tajā brīdī, ja jums kaut ko vajag, tad pirmkārt jums jau no kastes ir daudz gatavāks komplekts. Otrkārt, ja jums kaut kas neapmierina, jūs savāc programmatūru no turienes. Tā ir milzīga priekšrocība, tā ir ērtība un tā ir drošība. Tāpēc, ka standarta Ubuntu lietotājs zina, ka viņam nav jāiet uz kaut kādu tur uzliksim jums trojas zirgu.com vietu un meklēt tur vīrusu ķērāju. Viņš zina, ka pirmkārt viņam vīrusu ķērāju nevajag, ja viņš negrib Windows vīrusu ķert. Otrkārt, ja viņam kaut ko tādu vajag, viņš atver standarta Ubuntu programmatūras centru un paņem to programmu no turienes. Līdz ar to ir konkrēta sēņu vieta, tā kā mežā. Tā ir tā mūsu baravika vieta, tur ļoti labas sēnes. Aiziet un tur paņemiet. Nav jāmeklē mušmiris kaut kur pa kaut kādiem brikšņiem. Un nav jābrīnās, ik pa laikam kāds nomirst, tāpēc, ka brikšņos ir ar mušmirēm saēdies. Un, protams, arī vēl cita lieta. Mums Windowsā, es viņu, protams, mācību nolūkos ar Fair Use principu, kā tas godīgās izmantošanas principu Windows rādu. Un tā, ka viņam uzliek tos Adobe Flash Playerus, Javu, Firefox, tad man ir apmēram 5, 6, 7 dažādi veidi, kā man par atjaunojumiem brīdina. Ka tam ir jāatjaunojums, tam ir atjaunojums, man tur vienmēr jāpiekrīt. Un tad vēl pašās beigās man beidzas lekcijas dodos uz vilcienu. Man tas virtuālais Windows saka, neslēdziet datoru ārā, viņš ir uzlicis vienu atjaunojumu no 10. Un, protams, nav tā, ka es skriešus dodos uz vilcienu, es varu viņam 5 minūtes laika, es Windowsam varu dot, lai viņš man to datoru neļauj slēgt ārā, lai tos atjaunojumus uzliek. Jūs pāriesiet uz Linux, jūs redzēsiet, ka tur ir milzīgas priekšrocības. Pa grafisko saskarni jau runājot. Pirmkārt, jums atkal ir izvēles iespēja, un otrkārt, jums ir vairākas iespējas nekā Windowsā. Tagad, kad mums rāda kaut kādas zinātniskās fantastikas filmas, ir tāda filma, kas saucās Tron. Tad šajā filmā, lai rādītu super krutu grafisko saskarni, ļoti modernu un mūsdienīgi, kas galdīgi neizstās pēc Windows 95, izmantoja Linux. Un daži programmētāji varbūt pat zinās, ka tur izmantoja Emats teksta redaktoru, kas atšifrējumā saucās kodola termiskais teksta redaktors. Ja skatās uz to, kas ir foršs, kas ir mūsdienīgs, Linux ir mūsdienīgs, un, ja grib parādīt filmu, kurā ir kaut kas krāšņs, izmanto Linux, jo tas ir daudz pielāgojamāks. Un tad ir vēl viens mīts, kur ik pa laikam izbijuši Windows lietotāji, esiešo Windows lietotāji runā, tas ir par to, ak, Dievs, atkal ir komanda rinda. Vai tiešām Linux nav ticis tālāk, vai tiešām viņš vēl vien ir balti burtiņi uz melna monitora, kur kaut kas milzīgi jāraksta. Nav tā, Linux ir kļuvis krāšņāks par mums pieejamiem Windowsiem un Macintoshiem, bet ir viens bet, jo kopēšana un ievietošana, pēc manām domām, ir dižākais izgudrojums pēc labā peles klikšķa. Tāpēc, kad ar kopēšanu un ievietošanu mēs milzīgi varam paaugstināt savu produktivitāti. Un tāpēc ir vajadzīga komanda rinda. Ne jau tāpēc, ka mums vajag melnā terminālī ar baltiem burtiņiem kaut ko rakstīt. Salīdziniet tādu lietu. Ten ir apmēram aprakstīts, kā uzlikt GIMP, izmantojot grafisko saskarni. 4 soļi vismaz. 5. solis varētu būt ievadīt obligāti paroli, 6. solis aizvērt programmu. Ja to apraksta un dokumentē un dod kā padomu, izmantojot komandu rindu, ir viena rindiņa, kuru jums pat nav jāraksta, jūs viņu iekopējat un ievietojat. Un jo garāka tā rindiņa tiek iekopēta un ievietota, jo milzīgāku produktivitāti jūs iegūstat. Jo jums tur milzīga komandu rinda jāiekopē, tad jums ir apmēram tik daudz, cik ir vārdi tajā rindā, tik daudz peles klikšķus jūs ietaupat. Un nevajag domāt, ka komandu rinda ir tāpēc, ka Linux ir neattīstīts. Komandu rinda ir tāpēc, ka tas ir produktivitātes reizinātājs. Tas taupa mūsu laiku. Un līdz ar to neviens, kas taupa savu laiku, nemēģinās ir ceļš, tāpēc, ka katrs 3 gadus tā grafiskā saskarne mainās. Vienalga, vai tas ir Windows vai tas ir Linux. Ka tagad jāklikšķina tur, un tad vēl Linux, tu izmanto GNOME 2, tad tev jāklikšķina tā un šitā. Vai, nē, tu KDE izmanto, tad tev jāklikšķina tur un tur. Bet, ja jūs atverat komandu rindu, viņa nav mainījusies 40 gadus. Tur nāk klāt, bet nos nekas netiek noņemts. Un tāpēc komanda rinda ir vajadzīga un viņa nepazudīs. Un tad es jums esmu pierādījis, ka Linux ir daudz labāks par slēgtā koda sistēmām, vienalga vai tā Unix veidīga sistēma kā Macintosh vai arī Windows veidīga sistēma kā Windows. Bet jautājums, kāpēc Ubuntu? Un šeit ir problēma. Tāpēc, ka jebkurš Linux ir labāks par jebkuru citu slēgtā koda sistēmu. Tur diezgan viennozīmīgi, tur ir vienos vārtos. Tikai nezinātājs var domāt, ka Linux nevinnē pa visām jomām. Ja mēs skatāmies uz daudziem dažādiem Linuxiem, kāpēc izmantot
Ubuntu, nav tā, ka Ubuntu būtu galvastiesa pārāks par jebkuru citu Linux. Un arī tā lieta, kad mums Canonical nelauž rokas ārā, viņš mums nebāž galvas painī ar ūdeni, ka obligāti, ja jūs sākāt Ubuntu lietot, tad jūs tikai ar Ubuntu neko citu nevarēsiet, jo mums ir slēgtā formāta dokumenti izmantoti, slēgtā koda programmas, kuras nezinām, kā strādā. Mums ir brīva izvēle vienmēr. Šodien var lietot vienu, rītdien citu. Es gribu teikt, ka tajā manā seriālajā monogāmijā mans partneris ir Ubuntu. Cik viņš ilgi būs, cik ilgi Linux būs, man ir grūti teikt. Varbūt pāriesim uz mikrokodola sistēmām, beidzot Minix kļūs populārs un ļoti labs. Varbūt vēl kaut kas cits. Bet šobrīd mana sirds pieder viņam tāpēc, ka viņš ir ērtākais, viņš ir balstīts uz Debian, viņam ir laba pakotņu pārvaldība, viņš ir ļoti atbalstīts, strādā uz visa, kam ir procesors un atmiņa un monitors. Un sākot 12.04 viņš ir tik tiešām priekš lietotāju parastā. Jo tad, kad es paskatos, kā lietotājs parastais strādā ar Windows datoru, tur trakas lietas var ieraudzīt. Mazs bērns nespēja savā istabā tādu bardaku ieviest kā nabaga Windows lietotājs, nesaprotot un nepārzinot, kas ar to Windows notiek. Un tas šobrīd līdz ar to ir visizplatītākais Linux variants, ja neskaitam Androidu. Un ten var apstīties popularitāti pēc Google atslēgas meklējumiem. Ja mēs salīdzinām dažādas Windows versijas, tad bēdīgi slavenājis Windows Vista vai bēdīgi slavenā Windows Vista nav nekad bijusi pietiekami populāra pēc meklējumiem salīdzinot ar Ubuntu. Te mēs redzam, ka it kā sāk kūņoties ārā popularitātē Windows 8. Protams, Windows 7 ir pietiekami populārs, bet vispopulārākais ir Androids pēc nosaukumiem, pēc meklējumiem. Tad otrais Windows 7 un tad ir Ubuntu. Tātad no pirmajām 3 vietām 2 pozīcijās ir pārstāvēts Linux. Un, ja mēs salīdzinām dažādus Linux variantus, tad, protams, nav vērts zīmēt kvadrantu drošs, nedrošs, jo visi viņi ir gada droši, visi viņi veic savas funkcijas, un tāpēc man liekas, ka tās interesantās asis, uz ko var skatīties, ir 2. Pirmkārt, skatīties, cik populārs kaut kāds Linux, vismaz šobrīd, jo Linux pasaulē tie brīvi kaķi, mēs staigājam, kur gribam, mēs neesam piesieti. Tas var strauji mainīties. Un otrs, vai tā ir kompānijas izstrāde, līdz to kompānija ļoti kontrolē, daudziem tas var nepatikt, bet toties tad labs tehniskais atbalsts, vai arī tā ir kopienas izstrāde, kas ir ļoti eleganti pielāgojama, bet, tur, protams, formāli tehniskā atbalsta nav. Tad tie pirmie milži, kas ir saglabājies, tas ir patiesībā darboties spējīgs un pamatīgs brontozaurs, kas saucās Slacskvāra. Viņš ir veidojies no tāda SLS Linuxa, un principā viņš ir tuvāk tam Unixam un BSD sistēmām no visiem citiem Linuxiem. Ja jūs gribat redzēt Linuxu, kas strādā kā Unix, tad tas ir Slacskvāra. Nākamais ir Debian, kas ir šobrīd populārāks, un tad nākamais ir Red Hats. Tad tie 3 Linux milži, ciltstēju vai ciltsmammas, uz kuriem ir veidot milzīgi daudz atvasinājumu. Jo tā kā kods ir pieejams, katrs, kam nav slingums, var taisīt savu Linux. Tajā skaitā ir viens Latvijā Linux, pirmajā simtniekā stāv pēc distro Austrumu Linux. Tad Slacskvāram ir tāds nedaudz ērtāks variants, kas saucās Zenvalk, savā laikā es izmantojis. Red Hats savā laikā atšķēlās, bija tāds Mandrake, pēc tam viņš kļuva par Mandriju, un tagad viņš ir evolucionējis līdz tādam Mageia. Nav ļoti izplatīts, bet turpina strādāt. Un otrs Red Hat atvasinājums ir SUSE, kas tagad ir evolucionējis līdz OpenSUSE. Uz Debian variantu, protams, vislielākais milzis, ko grūti nepamanīt, ir Ubuntu. Un Red Hatam ir savukārt tādi kopienas atvasinājumi Fedora, ko izmanto kā pašu jaunāko un skaistāko Red Hat variantu. Un CentOS, kas ir tāds bišķiņ stabilāks, tas principā ir tas pats Red Hats, bet bez formālā Red Hat atbalsta. Viņi izmanto ļoti bieži kā serverus. Un tad tur ir tas pats Debian uz Arts Linux pārgājis, un Ubuntu ir visādi atvasinājumi. Tur Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu. Un tad ir vēl viens konkurents. Tad, kad Canonical ievies Unity, ir uz Ubuntu un arī tagad uz Debian bāzes balstīts tās Linux Mint. Un pats lielākais, protams, ir Android. Android ir visizplatītākais. Visslēgtākā, visvairāk kontrolētā izstrādē Google pakļautībā. Piemēram, OSF fonds uzskata, ka Google tikai ievēro likuma burtu.
tajā atvērtā koda izstrādē, bet likuma garu neievēro pilnīgi nemaz. Androids principā izstrādē kā tādā ir ļoti slēgts. Un tad jautājums, vai mums ir vērts dzīvot pa vecam, vai mēs uzskatām, ka esošais stāvoklis ir gana labs. Jo mēs jau tā uzskatīt, ka dabā tas, kas notiek, tas ir normāli, tāpēc, ka tas dabā notiek. Bet, kas ir interesējies par matemātiku, ir tāds neša līdzsvars, var sistēmas arī suboptimālā stāvoklī nonākt. Ja jūs esat dziļā bedrē, pilna ar ūdeni, un jūs pakāpjaties uz kaut kādu peldošu, tad jums liekas, ka jūs jau tīri labi esat iekārtojušies. Un mēs šobrīd dzīvojam apmēram tādā pasaulē, kur par de facto standartu tiek uzskatīts, ka programmatūra ir draņķīga, dārga un nekvalitatīva. Un piedevām tā ir monopola un monokultūra. Atceraties, savā laikā mums Hruščovs mēģināja visur audzēt kukurūzu. Tagad viss pāries uz kukurūzu, jo viņai dod daudz labas īpašības, bet rēķiniet, ja mums tik tiešām vienīgais barojības avots būtu kukurūza un parādītos vīrus, kas to kukurūzu nokauj. Vienu gadu mums vienkārši kukurūzas nav. Tad mums līdz to vienu gadu nav pārtikas. Un vienkārši cilvēki izmirst. Līdzīgi mums šobrīd ir ar operētāju sistēmām. Mums vajag parādīties vēl niknākam vīrusam, kas vēl labāk izplatās, un 90% no datoriem ir atskaitāmi. Vienu gadu bez datoriem, es domāju, mēs atgriežamies viduslaikos. Un tāpēc, pat ja jums neliekās, ka slēgtā koda izstrāde ir kaut kas briesmīgs, pat ja jums neliekās, ka suboptimālas programmas arī kaut kas briesmīgs, jo dabā notiek viss tas, kas dabā notiek, tad jāatcerās, ka šajā monokultūras apstākļos mums draud globāla kataklizma. Mēs spēlējamies ar uguni, mēs nezinām, kurā brīdī tā bumba var sprākt. Un ja mēs izmantojam Linux un atvērtā pirmkoda programmatūru, tad mums ir veselīga konkurence. Mums ir dažādība, tāpat tās kā mūsdienās ļoti daudz uzskata, ka nevar audzēt tikai divus dažādus graudus. Mums vajag dažādus, lai gadījumā, ja kaut kas notiek, lai mums ir iespējas. Vēl jāņem vērā, ka zinātnes centri ir izveidojušies tur, kur kādreiz bija tirdzniecības centri. Tāpēc, ka tur sakvolcējās dažādi domājoši cilvēki, kas apmainījās ar pieredzi, ar domām un idejām. Un inovācijas šobrīd nenotiek slēgtā koda pasaulē. Viss jaunais, varbūt tas netiek tik ļoti mārketēts, varbūt tas nav tik ļoti reklamēts un tik labi redzams. Jaunās lietas tiek ieviestas Linuxā. Vienalga, vai iet runa par USB 3. standartu, vai iet runa par gigabit Ethernet, vai iet runa par latviešu tastatūras izklājumiem, vai iet runa par vēl kaut ko. Inovācijas notiek Linux pasaulē, jo tur ir daudz ērtāk pieslēgties, iedot citiem savas zināšanas un to attīstīt tālāk. Un Ubuntu šobrīd mūsu sirds un mīlestība pieder šādam Linux variantam, un viņš ir neslikts eksemplārs. Lai gan man būtu jāsaka vēl nobeigumā tā, ka parādiet man kādu Linux lietotāju, kas izmantojas tikai vienu Linux variantu, un es pierādīšu, ka viņš visticamāk nezina, ka viņš lieto Linux. Jo ja cilvēks zina, kas ir Linux, un viņš zina, ka, piemēram, Android ir tikai viens no Linux variantiem, viņš pilnīgi noteikti ir pamēģinājis daudzus un dažādus. Un tad viņam ir brīva izvēle, vai izmantot tādu vai šitādu, vai pieslēgties vairākumam vai mazākumam, bet tās iespējas mums ir daudzas un plašas. Tā kā ar to tad arī mana uzstāšanās ir pabeigta.